Ziedonis, Pauls un svētvakari. Referāta 3. daļa. Referātā līdz šim pārnājām dzejas svētvakars patriotisko saturu par dzejnieka smago nastu likteņa piemeklētajā Dieva zemē un par svētvakara doto atvieglinājumu. Pievērsīsimies tagad svētvakara noslēguma pantam. Te arī ir interesanta parādība. Ja starp 2. un 3. pantu notika lūzums dzejas ritmā, tad starp 3. un 4. pantu sastopam lēcienu dzejas stāstā. Izlasījuši pantu līdz beigām, saprotam, ka 4. pantā dzejnieks vairs nav likteņa piemeklētajā Dieva zemē, bet citā vidē, kur valda svētā brīvība. Un tieši brīvība dod viņam iespēju aptvert, cik nebrīvē viņam bija smaga un grūta atbildība. Ka tā vairs nav necik melns aiz naga, tad es tik atjaušu, cik bija smaga. Ja salīdzinām 3. un 4. pantu, varētu teikt, ka 3. pantā dzejnieks iegūst īslaicīgu atvieglinājumu, bet 4. tas kļūst paliekošs. No tā arī izriet, ka tieši brīvība ir radījusi iespēju šīs dzejas tapšanai. Ir zīmīgi, ka sākot no 3. panta Ziedonis izmanto tagadnes laiku, bet 2. pantā tādu kā atstāstošo nākotnes laiku. Vārdu sakot, 2. panta saturu dzejnieks pasniedz no šodienas viedokļa skatoties atpakaļ, nevis ar tā laika acīm. Tagad iziesim no dzejas teksta rāmjiem un parunāsim par dzejas vēsturisko kontekstu. Es domāju, ka nav nejaušība, ka šī dzeja publicēta 2 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Radošā inteliģencē tanī laikā vēl bija ļoti daudz sāpīgu atmiņu no padomju laiku represīvās kultūras politikas. Sākās arī paudžu un stilu nomaiņa dzejnieku un rakstnieku aprindās. Atcerēsimies, ka pašam Ziedonim 93. gadā bija jau 60 gadu. Es ar Imantu Ziedoni par šo dzeju neesmu runājis, un tas būtu tikai minējums no manas puses, bet man šķiet, ka viņš šo dzeju domāja ne tikai autobiogrāfiski, bet arī par visu savu paudzi, tādu kā meditāciju par savu un savu laika biedru izvēlēto ceļu ilgajos okupācijas gados. Mūsdienu vēsturnieki ir aprakstījuši pārējais procesu Latvijas kultūras dzīvē 90. gadu sākumā, laikā, kad publicēja svētvakaru. 2005. gadā izdotajā Latvijas vēstures grāmatā viņi raksta šā, es citēju. 90. gadu politiskā un ekonomiskā transformācija atnesa ne tikai ieguvumus, bet arī zaudējumus un grūtības, kas iespaidoja visas kultūras jomas. Kultūra ieguva zināmu autonomiju no politiskiem procesiem, taču līdz ar to pazaudēja īpašo sociālās misijas un tautas identitātes saglabāšanas mērķi, ko tā bija izkopusi padomju režīma laikā. Citāta beigas. Es domāju, ka vēsturnieki un Imants Ziedonis savā svētvakarā runā par vienu un to pašu lietu. Vēsturnieki saka, ka kultūrai padomu režīma laikā bija tautas identitātes saglabāšanas mērķis, kur pretīm Ziedonis to pasaka dzejas valodā, kodolīgāk, poētiskāk. Dieva zemi es ar zelta atslēgām slēpšu. Es ierosinu, ka Imanta Ziedoņa dzejas svētvakars ir viņa centiens mūs par šo īpašo dzejnieka misiju atgādināt un to iemūžināt. Šī dzeja ir viņa garīgais piemineklis. Un ar šo domu esam pienākuši pie manas stāstījuma nākošās daļas. Es nezinu tieši, kāda šo dzeju paņēma Raimonds Pauls un komponēja. Ir zināms, ka jauktā kora notis publicētas 2006. gadā, bet tas nav tik svarīgi. Galvenais ir, ka ar mūzikas palīdzību svētvakars ir ieguvis ilgstošāku popularitāti nekā daudzi citi Ziedoņa dzejoļi. Taču interesantais no mana viedokļa ir, ka dzejoli šīs kompozīcijas rezultātā
nav saglabājis savu oriģinālo jēgu, un tautas apziņā iegājis citādāk, nekā autors bija iecerējis, kad viņš to dzeju uzrakstīja. Un tas nāk no komponista izdarītām maiņām dzejas tekstā, ar kurām tūdaļ iepazīsimies. Raimonda Paula melodija svētvakariem ir daudziem no mums pazīstama. Šo gabalu izpilda dažādos veidos, kā solo dziesmu, kā jauktā kora vai vīru kora dziesmu, vai arī kā melodeklamāciju ar instrumentālu kora pavadījumu. Vispirms noklausīsimies, kā Ieva Akurātere nodzied svētvakaru džēza ansambļa pavadījumā. Iesāksim ar to, jo Ieva Akurātere izmanto Raimonda Paula kompozīciju, bet viņa gandrīz visā pilnībā pieturas pie Imanta Ziedoņa oriģinālā teksta. Ievērosim īpaši, kā viņa izpilda dzejoļa 3. pantu, kurā notiek iepriekš minētais lūzums dzejas pantmērā. Klausīsimies! Tātad, ko Pauls savā kompozīcijā izdarījis? Pirmkārt, te ir burvīga melodija. Otrkārt, Pauls dzeju pagarina un padara dziļāku ar to, ka liek atkārtot pantu otrās 2 rindas. Tikai 3. pantā tas nedarbojas pantmēra problēmu dēļ. Kā Ieva to atrisina? Viņa to vienkārši nedzied, bet nodeklamē, kamēr fonā skan pamata melodija. Tad, lai radītu dziesmai skaistu izskaņu, Ieva pēc pēdējā panta atkārto
tās pirmo pantu ar dzimtenes daudzinājumu. Tas sasaista kopā dzimtenes skaistumu, brīvības atgūšanu un dzejnieka atvieglinājumu. Referāta noslēgumā, 4. daļā, iztirzāsim Raimonda Paula svētvakara kompozīciju Domātu koriem. Te mēs sastapsim izmaiņas tekstā, kas, manuprāt, dod dzējai citu pamata ideju nekā Ziedoņa oriģinālajā darbā.